Kad es biju maziņa, tad, protams, es lasīju pasakas, un tajās pasakās ļoti bieži tas nobeigums bija tāds. Un tad viņi dzēra kāzas 3 dienas. Es arī tur biju, pār lūpu man tecēja, un tā viņi dzīvoja laimīgi visu mūžu. Un es kā maza meitene, protams, tam ticēju. Un es arī iztēlojos, ka es būšu tāda princese un atjās princis, un viss tas romantiskais, kas ir pasakās, ienāks arī manā dzīvē. Es atceros, ka man bija kaut kādi 12, 13 gadi, un joprojām atceros. Iedomājies, tas bija cik gadi, pirms cik gadiem? Vai dienīgi, 25 gadiem. Jā. Pilnīgi varbūt banāla lieta, bet es kaut kā iztēlojos to, ka kādreiz jau būšu liels, un man būs sieva, un 12 gadīgs krupis, ja? Un es domāju... Kāds ir zālē dabūja muti. Un es domāju, nezinu, ko tagad dara mana... sieva. Es toreiz domāju, es dzīvoju ar Ogrē tādā daudzdzīvokļu mājās, un tur bija tāds krievi, tur dzīvoja viss kaut kas, un tur nāca viens ar tāds smuks, ar tāds krieviņš bijis, nezinu, viņš bija šoferis vai kas, un viņiem bērni bija, domāju, tā ir mīlestība, mēs ar meitenēm arī, tā kā ar krūtīm barojām lelles, es domāju, es tur vārīšu ēst, un tur karot viņu sitīšu, ka viņš nāks piedzēries mājās. Tā, ka tāda ģimene, tāda sulīga, un es domāju, tā ir mīlestība. Es biju pasakas salasījies, man bija tā sajūta, ka man vajag aizbraukt ar baltu zirgu, un es kaut kur iešu, un es noteikti kaut kādā veidā man būs jācīnās. Tas gan man vienā brīdī, tādos 11 gados, man likās, bet kā tas ir tā milzīga atbildība. Tu saties to cilvēku, un tev jādzīvo visu mūžu. Un ja viņš tev vairs pēc tam nepatīk. Tev jau ir pieredze, un droši vien es pieļauju, ka tu varētu to visu izdarīt. Kas ir laulības definīcija? Manuprāt, 2 ambiciozu cilvēku... Nemazāk ambiciozu plānu. Mēģināšana dzīvot kopā. Laulība pēc savas būtības ir ļoti ierobežojošs un vardarbīgs process. Bet pēc sabiedrības dogmas un morāles un pēc nepieciešamības tas ir ļoti sakrāls process, kurā mēs labprātīgi dodamies, bet nevienmēr ar sausām kājām. Ir cilvēki, kas saka, laulība tās ir važas, tu nekad vairs neesi brīvs. Ir cilvēki, kas saprot, laulība iedod brīvību caur otru cilvēku, kurš piedalās tavā dzīvē, ar kuru tu vari dalīties un iet kopā tādā dzīves ceļojumā. Laulība ir arhaisms. Šaura laiviņa, kur ir krāčaina upē. Jo kādas būs tās tendences nākotnē, man prātā nenāk. Visu to cilvēces virzību uz kaut kādām dzīvošanām noteiks vairākuma viedoklis. Šobrīd vairākumam izskatās, ka nav viedokļu vispār. Līdz ar to laulība ir tāda, kā viņa ir pie mums. Tie, kuri viņai tic, tiem ir stiprs tas kuģis, un tie mēģina sadzīvot, bet tie, kuri blēdās, mānās, melo sev un citiem, tur ir tā kā ir, un tad ir tās daudzās šķiršanās lietas. Man liekas, ka galvenais ir mīlestība, lai stātos laulībā. Laimīgs būdiņā un tā. Tā ir tāda 2 cilvēku saimnieciska apvienība, kuri nebesīja viens otru ārā. Tāda ir viņa definīcija. Pie tā arī paliekam. Inter, bet kādam tad vajadzētu būt, laulības solījumam vienam otram? Varbūt tu tagad zini, tu esi to darījis, tos vēras devis. Lūk, starp citu, es jau tāpēc arī tā teiktu, varbūt ir tur kaut kas liekas. Varbūt tur kaut ko vajag izmest vai pielikt klāt. Tu zini, tad, kad tas process notiek pa īstam, piemēram, tu jau biji klāt manā laulību ceremonijā. Abās. Man bija 4. Pusēs es biju. Mēs sarakstījām paši savu laulības solījumu, pie kura mēs arī turamies. It kā likums saka, ka tas ir nopietni un tā, bet tur jau viss ir tā apsvērts, ka tur nav pamats viņu apstrīdēt. Tas ir vājprātīgs pasākums, tāpēc, ka, kā tu vari pateikt, kas tev būs pēc 15, 20 gadiem, kā tu to vari solīties? Viens skaidrs, ka tu vari teikt, ka tu mēģināsi būt godīgs. Jā, tas būtu forši, bet vispārējais ir diezgan reakcionārs teksts. Tas līdz nāve mūs šķirs, tas jau laikam ir vienīgais, ko visi atcerās. Par tiem pārējiem, es godīgi sakot, arī neatceros. Bet atkal no otras puses man tomēr gribētos, es saprotu, ka tas ir utopija, vēlēties, lai tiešām būtu vienīgās laulības visā mūžā, bet atkal otrādāk, ja kāds precās diezgan jauns, kā šī gadījumā mans dēls precējās 23 gadu vecumā, un daudz teica, ir jau forši, priekš pirmās laulības jau ir riktīgi labi.
Un tad man likās, ka tas nav pareizi, jo pilnīgi jau tā paredzēt, ka tā noteikti būs viena no daudzām, nu kaut kā man liekas, tā nevajag domāt. Nu, tie laulības solījumi, man liekas, vispār ir vajadzīgi tikai greizsirdīgiem cilvēkiem, lai būtu par ko cepties vēlāk. Godīgākais solījums būtu, ka es darīšu visu, lai tu jūties labi kopā ar mani. Pirmkārt, vajadzētu godīgi pateikt, no kā atsakās vīrietis, dodoties laulībā, un no kā atsakās sieviete. Un es jums pateikšu godīgi, no visa tā, kas bija līdz tam brīdim. Jāprecās laikam jaunībā, tagad tev viss vēl priekšā. Ja mēs tā skatāmies uz to pasākumu, tad šajā gadsimtā viss ir kļuvis pagaidām. Gan tā māja, ko tu, vai dzīvoklis, ko tu īrē, vai tur kredītājs paņēmis, vai tā tava mašīna, ko tu ceri braukt 3 vai 5 gadus. Un tā tava vecena arī kaut kur tur patās tajā pagaidu procesa daļā. Neviens jau tā kā neriktējās ne uz ilgāku dzīvi tajā mājā, ne uz ilgāku dzīvi kopā tajā pārī. Šobrīd viss ir pagaidām. Cilvēkiem ir, kā teica viena latviešu rakstniece, zudusi ticība, ka jāstāda ozoli. Un visi dara tā projektiņu uz brīdi. Ja tā godīgi kādam uzprasītu, viņš arī pateikt, ka viņš nav saplānojis, vai viņš ar to cilvēku taisās dzīvot līdz pensijai. Šķiršanās arī ir risinājums, lai cik tas skumji neliktos, jo dzīve jau ar to nebeidzās. Cilvēks attiek citus cilvēkus un sāk ar jaunu pieredzi savādāk veidot šīs attiecības. Es sev varētu nosaukt savā ziņā par savedēju, jo ja es pazīstu kādu pāri, kurš 10 gadus dzīvo kopā un kurš neprecās, es tā diezgan strukturēti uzdodu, kad jūs precēsties. Un pateicoties šām, patiesībā es pēdējā gada laikā esmu bijusi uz 2 kāzām, jo teicu, bet kā, tu visu laiku mums prasīji, mēs tagad precamies. Bija tas periods, kad es visām draudzenēm šuvu kāzu kleitu, un es atnāku pie Ievas mammas un stāstu, šūsim kleitu, kā agrāk it kā nevarēja tos audumus dabūt, tur bija tīls, taču bija baigā problēma. Es tā ienākot pie viņas un saku, labi aizskari, šūsim no tiem aizskariem. Tie bija tādi kaprona aizskari, tādas mazas puķītes, un jā, viņi tagad tieši to atcerējās, ka es teicu, būs laba kleita, un tiešām bija smuka kleita, un galvenais, ka viņi arī nodzīvojuši jau cik senāk, kad 30 gadi. Man bija amizants gadījums, ka es precējos pirmo reizi, jo man ir 2 laulības. Es gandrīz nokavēju savu reģistrācijas laiku. Un tad es domāju, vai tā ir zīme? Gribējās jau to izslēgt, bet patiesībā man pirmā laulība beidzās neveiksmīgi. Un pēc gadiem es sapratu, tā bija zīme. Varbūt, kad man nevajadzēja doties uz to dzimstrakstu nodaļu, bet notika tā, kā notika. Un tas iemāca arī lasīt zīmes un nopietnāk pret viņām izturēties. Vienu brīdi es arī toreiz kaut kad agrāk domāju, kad es precētos, tad gan es sarkanu taisītu. Bet tad es sapratu, ka labāk plikam brist jūrā un nevajag nekādu kleitu, ja tu mīli, tas galvenais. Mūsu kāzās bija aicināti apmēram 60 cilvēki, zinot un ņemot vērā manu draugu raksturu. 105. kāza viesis ieradās 4 no rīta. Šokā bija saimniecis. Mēs gulējām jaunolāto istabā, kurā atslēga bija pazaudēta, tāpēc durvis bija aiztaisīts ciet ar slotu. Privātā dzīve piezinīja un teica, ka mēs esam kāds tur gada pāris, kad uzzināja, ka mēs esam kopā un tā. Un tad saka, kad vajag fotogrāfiju jums kopā. Es saku, labi, kādu mēs fotografēsimies, tad kaut kā stulba tādi 2. Es domāju, te jau vajag kāzu kleitā, un tam mūsu stilists piemeklēja kleitu, es uzģērbu kleitu, un Jānim vaigo smokingu, un tā atnesu, un tā mēs nofačējāmies. Bija pilnīgi tā kā kāzās, mēs bijām viesu namā, pēc tam mēs tur braucām, un kaut kā. Un tad visi tā saka, kā Elitriāni apčēs un nepasauc mūsu ciemos. Ginča, kādas tradīcijas? Tā ir tāda ļoti interesanta lieta, jo ir cilvēkam viņš dikteni tīk un ir kam tas galīgi neiet, tā teikt, nekādā rakstā. Galvenais jau to cirvi pabāzem gultas. Mums kā večiem. Ok. Tad tavējais laikam bija kaut kur pamucis. Bet tev arī vedēji nebija īsto cirvi palikuši. Zāģi. Zāģis bija. Nē, bet kādas ir tavuprāt, labākās kāzu tradīcijas? Galvenais jau ir tradicionāli ierasties uz kāzām.
Nu, labi, nu kā tradīcijas, nu, kad ir jāprecās, labi, tagad tā kā viendzimuma laulības, un man liekas ar kaut kāds absurds. Diezgan neiedzīgi, man liekas, kāpt uz šķīvjiem un skaitīt lauskas. Diezgan neiedzīgi, man liekas, vispār kalpo tādām tradīcijām, kas ir jau tāds pārāk pēc naftalīnas maržojošs. Man liekas, ka viena no neiedzīgākajām lietām ir tad, ka pēc mičošanas Guldināšana? Nu, tas jā, nu jau tas ir, paldies Dievam, baigi reti notiek, bet nu, kas vēl joprojām ir gana bieži, ka cilvēki, šitā diena kā šodien, saulīt spīd, karsts, viņi ir gaidījuši, viņi iedzer jau pa dienu, viss tad ir vakars, viņi jau tā normāli jau svin, iedzer, viss tā stipro, dzer, tad ir mičošana, visi baigi forši, visi nomičo, un tad ir kūk un šampanietis. Kā tas sakarāt? 12, ja tu visu dienas ņēmis, visu uzlai šampītu, viss divās banketes beidzās. Ar nodomu. Es nekad neesmu sapratusi to tradīciju par zakšanu. No kā domā, kāpēc zog bankomātu nevis telefonu būdiņu? Ir viena versija. Tā ir nopietna. Bet tā ir iespēja. Ņemiet lūdzu vērā. Bet tā slēp paliek starp mums. Esmu pārliecināts, ka sievas māte. Kam vajag vecu sievas mātu? Kurš viņu ies izpirkt? Par to ir stāsts. Ir vērts. Kas tad ir, tavuprāt, varbūt, nu, tāds trāpīgākais sakāmvārds, dzejoles, dziesma vai vēl kādā veidā, nu, latviešu folkloras kaut kāda izpaušme, kas attiecas tieši uz kāzām, uz laulībām? Nedod citam to, ko negrib, lai dod tev. Es atceros savu omi, kura teica, meitiņ, neskati vīru no cepures, ja pēc cepures. Es nesapratu, ko viņa ar to domā, bet ar gadiem es uztvēru to jēgu, ka viena lieta, ka tev iepatīkās cilvēks, bet ne ar visiem, kas tev patīk, ir jāprecās. Anniņa māmiņai sprigana meita, pūsdama guni piemīza pelnus. Es saprotu, ka tas nav gluži par laulībām, bet tur vienā ziņā ir tā, ka jāpūši no visas sirds, un tad viss notiek. Tamsījāšu, tam es došu kastīgi manam brātiņam. Kas te ceļa man izdēļ lielu ceļa gabaliņu. Puisīt neprecies, tā tev dzīvē slikties. Man liekas, tās tādi jautājumi precēties vai neprātīgi atbildi precēs vienu. Ja būs laba sieva, tad būs laimīgs, ja būs sūdīgs sieva, tad būs filozofs un viss. Man tēvam vēl ir teiciens, darbs nav grūts, bet atbildīgs. Tas arī der. Nezinu, kāpēc, bet tas ir pilnīgi nesakarīgi. Mazs cinīts gāž lielu vezumu, varbūt tāpēc, ka tagad tā dziesma. Arī pie šķiršanās dažreiz tas mazais cinīts var apgāzt to lielo vezumu. Un ja cilvēki nezin, kā tikt ar tām sekām galā, tad, diemžēl, nevienreiz vien tiek šķirtas ļoti labas laulības. Un varbūt sākumā tas bija tikai mazais cinīts. Viss ir labs, kas labi padarīts.